Šodien ir 8. jūnijas, braucam kārtējā braucienā, būs super mini braucieniņš, kaut kādiem 5 km, varbūt 3 km. Izvizināsim kapteini jauno. Pamāja roku, kapteini. Kapteinis nopietnis, pirmais tāds nopietnais brauciens kapteinim. Ar junga, guļ. Pupi, kas parasti es nesaukšu. Tā kā tā. Gatavi. Kapteini, kur cepure? Runčiks guļ? No? Vajadzēja vienu bizi un te lai var izmaukt cauri. Nu jā, turēt. Apjama. Turi. Turu. Tā, Airis. Airis. Pāci man uzšauj. Tā, ņem. Šitā? Tā, Halē, es tagad iepiekšā. Pagaidi. Nu ko? Mēģinam. Iziet. Nu ko, esam iebraukuši Abzes upē. Tagad es varu teikt, kur mēs esam. Jau neskaitās upē. Nu, labi. Šitas ir, kas viņš skaitās, uzdambinājums. Un brauksim. Kurā virzienā mēs līdz vestam ukurā, tad ir ļoti silti. Man jau karsts. Tur braucam pa Abzes upīti. Pretēji straumē, bet dotā brīdī ir uzpludināts un te straumes praktiski nav. Tur? Nu, braucam tur. Jā, tur ir. Ladoga. Pirmais tāds maziņais šķērslīts mums būs. Pa kuriem brauksim pa labi, pa kreisi? Zem koka. Ja, nu, uztaisīšu forša vietiņa smuka, ne? Iekopu kādu. Man kapteinis nesaka, kur braukt. Tā, kur tagad? Kapteini, kur? Tur. Brauksim zem koka. Davai. Nedzirdēju ko. Rančik, tu skaļāk runā, es nedzirdu neko, ko tur saki. Oi, kur forši, vai ne? Patika? Galvas sargat. Izbraucam. Galvas veselas? Dilles.
Oi, kur smuki priekšā, ne? Uzmanīgi acis. Tas ir vienīgais. Nu, cik tiksim? Man liekas, ka garām, lai tik nebija ezerlies tur, kur bija tā laipiņa labajā pusē pretī. Es nezinu, vīrim, kā mēs to varam izsaprāt. Višķinu, bet es nezinu. Tā virs uz koka nebraucam gar labo malu un ar labo, kreiso aire. Zem koka. Gals, ja mēs varam pieliekt. Jo kastes tagad nav aizmugurē, kas var aizķerties. Tā lēnām, lai nenorauj. Kas nē? Viss ir kārtībā. Tas ir man galvenais pieliekties. Viss, tikām. Es domāju, ka mēs pat te varējām. Nē, tur ir tupiks. Tur ir laikam tupiks. Atpakaļ gar kreiso malu. Pāri kokam. Jā. Tāpēc, ka labā pusē tas koks ir resns. Aizver acis ciet, rokas pielikt priekšā vajag. Baigi galvenais neieskrieties, lai ar ātrumu mēs kaut kur neietriecamies. Te jābrauc lēnām. Krācēs ir jādod. Šit te nav vajag. Ar jūtām. Man vēl filmējās, nezinu. Atpakaļ gribi? Jau apnika?
kreiso malu. Pieliekties. Tā galvas pie āliecās būs. No. Galvenais ir atcerēties pēc tam atpakaļ, ka brauks, kur mums izbraukt. Jā, te varētu mēs bišķi pa garu. Ei! Kas notika? Ā! Mēs pa Amazoni braucam. Pa džungļiem. Čik. Jā, man liekas, ezerlais tā arī bija pret to, kas bija tā jaunā laipiņa, jo pretī bija māja. Nekur pa labi ieiet iekšā, bet tur galīgi netiek. Nu, tagad gan laikam izskatās, ka vsjo. Tur mēs nepielieksimies tik zemu. Zāģīti vajag. No ko? Griežam apkārt tā tuliņās uzmetīsim kartē, kur mēs esam. Mēs netiekam. Viņi pat koks peld un nenes straumes, absolūti nav. Nekur ar līdzīts, davai iebraucam iekšā, tur mēs arī apgriezties ar varēsim. Ārā izbraukt pēc tam. Foršs līdzīts, ne tāds iekšā. Savs ezeriņš tāds izveidojies. Jā. Māk zāģēt, un te var īstenībā vajag forši braukt tādus īsos vizinājumus taisīt. Jā, šitas arī bija bišķiņas priekš pabraucot, kur mēs arī bišķi braucām. Nē, tur mēs braucam, iebraucam te, ekspedīcijā. Tad mēs braucam cik pusstundu. Čado. И весь. И весь.
Es neatceros, un papakšojamies pa kreisi. Un arī šitam var kreisi braucāt. Tācis. Nu, vienalga, ko zars trāpīs, daudz jau nevajag. Te ir mana dzimtene, smilšainais krasts, zaļainais krasts. Šeit aizsākās manas laivu gaitas. Šeit mēs braucām ar lielu koka laivu, apmēram 12 vietīga bija. Pēc tam mēs sīki būdami fenderējām, mums bija metāla laiva, vilkam pāri tur tai pļavai. Uz šeieni pa klusu un braucām. Jā, šeit ir sanāk ezerlais pretī. Bija māja pretī kaut tad apmēram. Dženita, atceries šitos krastus! Te mēs tā airējām, tad izdomājam, kāds aizlecējs borta. Turējās pie laivas un kājām spirnai motoru atveidoja. Protams, mūs ķēra. Nu kā ķēra, piefiksē, ka mēs viņam laivas deva pa mizu, morāles lasīja. Bet tas nebija šķērslis pāris reizes, un atkal laiva upē, un atkal mēs uz priekšu. Bet cik mēs tālu braucām, mēs neatrast. Līdz Dambim mēs nebijām tikuši. Forši nav jācīnās ar straumi, nav jācīnās ar vēju. Tikai ar kokiem, bet arī nemaz tik traki nav. Nav, zin tā, ka ar straumi te uznes virsū kokiem, ka tu netiec ārā. Te tu var mierīgi apstāties, padot atpakaļ. Uz vietas vari sagriezties. Pasaka! Nu jā, nesaka, kā jābrauc. Nekās bērns būs izvizinājies. Iesākumam. Vēl tikko vļāvu, ka gribu krastā, gribu vēl. Vēl mēs nebrauksim, mēs vēl aizbrauksim līdz Dambim. Iebrauksim te iekšā, palūrēsim. Airēt nevar, airis ķerās. Vai kāds te plašums? Baigā zāles. Baigi ķerās tas airis tanīs zālēs. Gulbīši, tur mēs nebrauksim pie gulbīšiem, netraucēsim viņiem. Kaut kas pīlis. Jā, tur kādreiz auga koki, šitādi kādreiz bija daudz pambaki. Jā, varam. Varam. Jā. Slitkalniņš lēzens, jā. Nu, nebrauc.
Visi kārtībā, tur jau malā ir, tev netiks pāri. Ieraust. Neieraust neko. Kas notika? Cilvēki ir jāstrādā. Nav jau nevainas tiem darbiem, bet tas, ka tev nav brīvā laika. Neķer gan ar roku. Pieskarties to arī. Var krāpīties iekšā asu zāli un sagriezties var. Esam klāt!